Nāciet saulītē, uzreiz mīlīgāk. Mums Kāļonkos dos starta, mēs iesim. Šādā gājienā pirmoreiz, ar jums pirmoreiz. Ideāli, laiks ir labs. Bet vairāk man interesē, kāpēc tas zāģis ir līdz. Jā, mums ir obligāti jānofiksē, kāda ukupīte ir iedarbojusies atkal uz to ainavu. Nē, mēs vienkārši nofiksēsim, cik mēs esam veikuši lielu attālumu. Tā, nu mums ir jāizdzīvo, un ekspedīcija nozīmē izdzīvošanu. Nu, es neizdzīvošu. Zēni šoreiz nav no sērijas meitenēm priekšroka. Tā jautājums upes krastos, kurā pusē mēs esam? Apkārt ir labākā kompānija, un esam gatavi izpildīt misiju. Jā. Vispār es pirmo reizi pa šejienu, kad ir Ievas nozīme. Lasi, tad tu pa sevi, pa savu. Es esmu Vārtējas upes. Ieņēmuši tiltu pāri upei pie ķesteriem. Autobraucīt robežu. Tā maza bānīte arī lielie raksti saprotu, ka tur ir brīvību cienci. Tā ar akmeņiem nenākāmies, labi? Mēs esam lieli cilvēki jau. Nu, tikai viss sāksies. Tā mums tos zāģi pa priekšu jālaiž. Jo, ja mēs viņai ļausim aizaugt, tad tā turismu taka beidzās. Agri, tev pirmais darbs ir reku. Koks nolūzis. Nu jā, pa šito taku tu baigi nepabrauks ritē. Tūlīt tu saņems atbildi, kāpēc ir zāģis līdzi. Mūžu garu un šitādu taku nostaigā. Tā viens otru atbalstam, palīdzam, padodam roku. Es varēšu šita pāriet pāri sausām kājām. Padot rociņu. Padot rociņu. Jā. Vēršupīte ietek bārtā. Izvēlamies drošāko. Tas nebija drošākais. Kurš man pados roku? Vispār šitas izskatās, ka drīz lūzīs. Reku vēl tur var iet, ja kādam mazāks solīts. Tā kājas ir sausas. Kur tu tie jauns ar gaisgāji? Pa priekšu saka ērgli. Es nedrīkstēju rāties, ja? Tik skatās zem kājām, nepaklūp, ja? Bet posties, kas par bildīti, nu? Es ģīpstu. Cik skaisti. Es tik sen neesmu šitāda ekspedīcijā gājusi. Ekspedīcija. Reka arī ir sakratis, viss pilns ir ar kokiem. Un šitā, ja mēs viņus netīrīsim, tad tā arī viņi tur aizaugs. To vienu gadu jau mēs diezgan iztīrījām. O, te ir foršs skats. Parīgi braucis ir. Kāds ir braucis? No. Kāla, pasaka, kā šo upīti sauc, lai visi atcerās? Vēršupīte. O tā, visi zina, tā ir vēršupīte. Ejiet pa priekšu, padodiet roku čaļi. Aiziet. Šī ir diena bez telefona. Vai nav lieliski? Emzējam viens otru. Tagad pāri vēršupītei. Ar sausām kājām galvenais. Paskatieties apkārt. Jūs tik tuvu neesat pavasarim bijuši. Tā šeit arī ir riski. Oi. Jā, vēršupīte tiek forsēta, atcerieties. Akmeņus nesabojājam, uzmanīgi. Vārtas saukras, nu skaisti. O, tik tā, jā. Tā, pie koka var pieturēties. Vajadzētu tikt lejā. Paldies tev!
Un tagad čipa šita pa leju. Kā sauc šito koku? Puiši rociņas piedāvā. Meitenes, neatsakiet. Mešs jau tāds skaists, un viņš tā mainās. Un tā visu laiku, jā. Tā pretīgi. No ūdens izskalotu. Ja tā minerāta meža nebūtu bijusi, tas ūdens tik un kaut ūdens būtu. Tas ir tas dūkupīts, ūdenskritums. Tev vajag striķi, lai var uzvilkt. Koku garu vajag. Vai garu koku, jā. Vēsturisks brīdis. Daba apēd visu. Viss ir beidzies. Galdi un krēsli un kā mainās daba, kā daba visu paņem. Viens beņķis vēl palicis. Nu, tas atbrīd būs iekšā. Tas atbrīd būs, jā. Aizpeldēs. Tā, paga. Super. Tagad nākošais. Nākošais. Es iešu tur, kur vecais vīrs gāja. Tiksim kopīgiem spēkiem. Ņem aiz rokas, Jaunie paceļ tā kā priekš. Jo rēķina Kurzemē te jau bija līdz pat 45. gada 8. maijam. 80 gadu veči, 80 gadu, jā. Daudz, jā. Tas, kas iet uzbrukumā, tas šeit faktiski nevajag. Jo viņš tam šajā nevar uzbrukt. Nu jā, ja mēs ļausim šitā kristiem kokiem iekšā tajā tranšajā, viņi drīz aizaugs. Nu, meitenes malači. Tas atkal palīdz dabai atjaunoties. Skudriņām ir, kur strādāt kukainīšiem pie kritušiem kokiem. Tā te bija tā vēršupina, apmēram gubs. Un viņa aizgāja nebūtībā un palika tāds lauķelis. Un to ieskatījās bolševikas. Un tā vietā uzsāca atpūtbāzi. Ne jau to atpūtbāzi tīrā mežā jau ne. Jā. Un pēc tam tur bija Antons. Jā. Antons, tas ir leģendārs personība, kas te bija pārvaldnieks, komendants. Vesels stāsts par viņu, kā viņš ir. Ko tikai viņš nav darījis. Šī ir brīnišķīga grava. Un esmalā. Kā sauc tos trīstūrīšus tais tranšajās? Tos trīstūrīšus tais tranšajās. Kā viņi sauc? Jā, tas ir pats galvenais. Filmē. Jūs prasījāties. Visi vairāk. Puiši. Nu jā? Palīdzību vajadzīga. Jā, pieķeries to arī. Aiziet. Nu jā? Jā. Nu, plakaties. Puikas pavāc to. Met te grāvītī, lai vieglāk pāriet. Lai meitenes kājas nesalauž. Iemīl, un derēs. Šī taču nav nekāda pastaigta taka, tā ir īsta ekspedīcija. Tu redzi, iet atbrīvot ceļu. Dod vienu roku puišiem. Dod roku puišiem, jā. Otru roku atdod puišiem. Jā. Nu, tā. Šito tādā veidā. To te ievāvot turakā. Jā, un tie vēl blakus un būs tāds tiltīns, ka turies mums būs. Jā, met tik iekšā. Redz.
pieļauju, ka tie jaunie arī gribēs saplost uz kāpu. Domāju, ka bišķi jāpagaida. Tā, jāizstāst zāģi. Es jau citā mečīšu. Karsti, jā? Nu, kurš pēdējais? Te iet ātri. Neiet ātri. Iet ātri. Tad, kad tu nākošais nāks pakaļ, tad tu dabūsi arī olīvītes. Kūksnāk? Ak, vai. Ēd ātri kūksnāk. Nebija tik traki, redz.